esam sākuši un arī turpmāk centīsimies atskatīties uz tiem politiski karsti viļātajiem kartupeļiem, gan administratīvu teritoriālo reformu, gan skolu tīkla reformu, gan arī reformas veselības aprūpes nozarēm. Daļa no tām ir īstenojušās, mēs redzam, ka redzam un izjūtam sevī administratīvu teritoriālās, vienkārši novada reformas sekas, un tad varam spriest tev, tā ir izdevusies vai nē, un vai tām nākamām, kas sekos gan veselībā, gan izglītībā īpaši, vai tai būtu jāpiemērojas, jāpieskaņojas šai, vai tā tomēr ir neatkarīgi no novada reformas, šī skolu tīkla reforma. Jo cilvēku prāt, mēs jau kā žurnālisti uzmetamies vienmēr tā kā starpnieki starp auditoriju un jums, kas esat šeit visi šajā gadījumā izglītības jomas pārzinātāji. Es laikam no izglītības jomas vismazāk pārzinu no jums klātesošiem. Ilze ir gadiem rakstījis, varētu viņu arī uzstīt jau par izglītības jomas speciālistu. Bet cilvēku prāt viss ir vienkārši, jebkuras reformas. Nāk jauna valdība, tā taisa reformas, lai ar kaut ko iet vēsturē un lai reforma maiņas rezultātā nomainītu kadrus un ielikt savējos. Tas ir tas vienkāršais reformas formulējums, kas ir cilvēku prātos iesēdies, un katras jaunas reformas uztver ar zināmām bažām un zobu sāpēm. Attiecībā uz skolu tīkla reformu es tiešām šīs diskusijas laikā gribētu saprast, uz ko tā ved, vai tā ir, kas ir manas paša formulējums reformām, ka reformas jau ir tikai pielāgošanās ārējiem apstākļiem un nepieciešamībai kaut ko veikt, lai tiktu dzīvē līdzi, un tām nevajadzētu būt atkarīgām no konkrētām valdībām vai konkrētās saimnes sastāvu. Konkrētās valdības un saimnes sastāv tikai to var vai veicināt, vai nobremzēt, vai vismaz diskutēt. Mēs arī tagad redzam, ka valdības maiņa ir apstādinājusi diskusijas vai lēmumu pat pieņemšanu par skolu tīkla reformu, un es pat nezinu, vai tas ir labi vai slikti, ka tā ir iznācis šobrīd. Rabeša jaunā pamatskola, un gribētu tad jautāt direktorei, kādai tad šī ir jauna pamatskola, vai skolai ir jauna laika, vai izglītībai ir jauna laiki. Un būtiski ir arī tas, ka šī ir esot kopienas skola, ko tas nozīmē. Šī ir ēka, kura piedzīvojusi ir dažādas pārmaiņas, ēka, kurā ir bijusi Drabešu internāta skola, bet tagad tā ir cita skola, jau jaunā pamatskola. Mainīts skolas ārējais izskats, skolas iekšējais izskats, telpas, mājīgā vide. Bet bez pašvaldības atbalsta mēs neko nevarētu izdarīt. Tur ir paldies Eltai Eglītei, tā laika amatas novada pašvaldības vadītājai, šobrīd apvienotās pārvaldes vadītājai. Paldies Jānim Rozenbergam par pieņemtajiem lēmumiem sakarā ar skolas siltināšanu. Tā kā skola ir mainījusi savu izskatu. Bet par iespējām, kāpēc šī ir jaunā skola, vecāki var sagaidīt personīgāku attieksmi, jo ir mazāks bērnu skaits izglītības iestādē. Skola var ātrāk reaģēt uz pārmaiņām, tas ir tā kā divi lielie kuģi. Lielās skolas, kas ir stabilas uz pārmaiņām, bet nav tik fleksibls norēģēt uz katru no izmaiņām. Mazā skola ir pārmaiņām ātrāk pielāgojās un ātrāk var veikt dažādas reakcijas uz pārmaiņām. Ko mēs darām? Mēs pedagogi iknedēļas sanāksmēs runājam par katru bērnu un katra bērna izaugsmi, un tā tad ir tās jaunās skolas īpatnība un kopietnes skolas īpatnība. Mums ir kopā ar vecākiem un tehnisko personālu un pedagoģisko personālu vienreiz semestrī mācības, tātad šī ir vide, kurā visi mācās. Bērni mācās vadīt arī ekskursijas pa skolu, dažādas ciemiņus uzņemt, mums ir ļoti daudz ciemiņu no visas Latvijas. Un skola darbojās Līderis manī skolu tīklā, un mēs esam šīs skolu tīkla metodiskais centrs, un mēs dalāmies ar savu pieredzi visā Latvijā.
Bet, protams, mums ir arī savi izaicinājumi, ka mums ir resursi ierobežotāki, mums ir vairāk jādomā, ko mēs darām, kādus soļus speram, jo tas ir mazās skolas tāds izaicinājums. Un bērni padziļināti apgūst sociālo-emocionālo mācīšanos un veido izpratni par sevi, attīsta prasmes vadīt sevi un atpazīt un vadīt savas emocijas. Tas ir galvenās caurvijas, kas mums ir šobrīd caur 7 paradumiem un 20 rīcībām. Skolas ir būtiskāk sarūkušas nekā skolēnu skaits. Un tas jautājums būs izglītības ministrijai, kāpēc ar šo esošo samazinājumu nepietiek? Kādēļ sistēma tad joprojām nav efektīva, nav pietiekama kvalitatīva, vai kaut kas nav bijis pareizi? Izglītības nozarē esmu kopš 90. gadu beigām, un, manuprāt, nav bijis brīdis, kad mēs neesam runājuši par izglītības iestāžu tīklu. Tas varbūt, kas atšķir iepriekšējo periodu no šī brīža, ir, ka iepriekš mēs šo problēmu centāmies risināt caur citiem rīkiem, un tas ir caur pedagogu darba samaksas modeļiem. Manuprāt, arī iepriekšējās valdības piemēram pieņemot lēmumu par to, ka nauda seko skolēnam, arī centās sasniegt to, ka tiešām finansējam tās izglītības iestādes, kur koncentrējās bērni, un paredzot, ka tad, ja būs ierobežots finansējums izglītības iestādei, tad dibinātājs pieņems lēmumus un tīkls atbildīs tam, kāds ir pieprasījums. Tas, ko mēs redzam dzīvē, ir, ka mēs ļoti izmantojam pedagoga varbūt godprātību un atbildību, un redzam, ka arī izglītības iestādes, kuras salīdzinoši mazs bērnu skaits, tās turpina darboties noteikti lielā mērā balstoties uz to, ka pedagogi ir samierinājušies ar to, ka varbūt ne visi pienākumi, ko viņi veic, ir atmaksāti, ne viss viņiem nepieciešamais kvalitatīva mācību darba īstenošanai tiek nodrošināts, un tas ir saprotams, jo mēs varam kā valsts un kā pašvaldības noteikti nodrošināt un pārvaldīt savus līdzekļus tik, cik tie mums ir, un paši varam izvērtēt, kur tie koncentrējas un kādu vidi un atbalstu mēs veidojam pedagogiem, gan materiāli tehnisko, gan finansiālo, gan cita veida. Respektīvi, tad sarunas par tīklu ir bijušas visu laiku. Jautājums caur ko? Un otrs ir atbildot, tātad šobrīd mēs noliekam uz galda runājam ne caur finanšu līdzekļiem, bet runājam godīgi, vai mums izglītības iestādes tīkls ir atbilstoši tam, kāds ir bērnu izvietojums šobrīd Latvijas teritorijā un atbilstoši tam, kāds ir pieprasījums katrā konkrētā vietā. Kāpēc tas notiek? Noteikti tas ir stāsts, tīkls ir tikai līdzeklis, tas ir ceļš. Mērķis ir tiešām kvalitatīva izglītība. Un tad jautājums par to, kāpēc tas notiek, ir noteikti jautājums lielā mērā par to, vai kurā brīdī mums nozarē ir pietiekami arī daudz pedagogi, vai mums pedagogi, kas ir kvalificēti, kas ir profesionāli, ir augstvērtīgi, kas var sniegt augstvērtīgu sniegumu, un līdz ar to mēs varam teikt, ka katrā vietā mēs varam nodrošināt arī vienāda līmeņa kvalitāti izglītībā. Tas ir centrālais jautājums. Ja mēs paskatāmies uz datiem, diemžēl dati saka, ka nē, mēs to nevaram šobrīd. Tas tā nenotiek šobrīd. Un tad tas, ko dara izglītības zinātnes ministrija, liekam galdā tās problēmas, kas mums ir. Ja tas, kas mums diskusijās ir parasti uzdotais jautājums sarunās ar pašvaldībām, sarunās ar sabiedrību, jautājums, kas ir izglītības kvalitāte, tad mēs sakām, ir 12 izglītības kvalitāti raksturojuši kritēriji, bet mēs akcentējam 3, kas tādi summatīvie, kas ir pedagoga labbūtība, kas ir skolēna labbūtība un kas ir skolēna snieguma kvalitāte. Un tad novērtējam objektīvi par to, vai mēs esam apmierināti ar to rezultātu, ko šobrīd katra izglītības iestāde sasniedz, ko izglītības nozare kopumā šobrīd sasniedz. Mēs vienmēr esam sākuši ar teikumiem. Mēs runājam par kvalitāti, mēs analizējam kvalitāti, no kvalitātes mēs mēģinam identificēt, kas ir problēmas, kāpēc tā kvalitāte nav tāda, kādu mēs vēlamies to redzēt,
un tad no problēmām mēs ejam uz risinājumu. Viens no risinājumiem ir optimizēt resursus, kas mums ir nozarē, kas ir cilvēku resursi primāri, kas ir finanšu resursi, un caur tiem tad atkal iet uz nākamo soli, kas risinās problēmu pamatā, ir kvalitāte. Un vairāk kārt esam uzsvēruši, ka kvalitāti nodrošina pedagogs. Mums ir vajadzīgi profesionāli, kvalificēti, motivēti, uz darbu ar prieku nākoši pedagogi. Bet ja mēs paskatīsimies drusku savādāk, kas tad ir galu galā mūsu tas jumta likums, izglītības likums, tad ko viņš saka? Viņš saka, tas pirmais, skolēnam ir pieejamība izglītības iestādes. Tos faktus, ko nosauca Kuzminas kundze, ļoti labi parāda, kā mēs esam gājuši mērķtiecīgi visas pašvaldības, lai skolu tīkls kārtotos gan dzīves nepieciešamības, gan demogrāfijas. Es te arī varētu vēl veselu lekciju nolasīt, ne tas ir mūsu mērķis šobrīd, ar daļrunību izcelties, bet ar to, ko tad mēs tālāk darām un kas tad ir ielikts informatīvajā ziņojumā. Jo pēc otrais ir izglītības kvalitāte, protams, tā ir ļoti svarīga, un trešais ir finanšu ietilpība, finanšu, kā mēs tērējam finanses. Mums šobrīd, piedodiet, aiz šiem teorētiski pareizajiem vārdiem, lozungiem, mēs īstenībā ir ielikts priekšā finanšu jautājums. Ja palasam informatīvo ziņojumu, kurš jau šobrīd tātad gaida savu kārtu skatīšanai ministru kabinetā, tad tur arī ir plānots, ka pāriet programmu finansējumu. Visi pareizi, bet tikai kas tur ir ielikts? Tur ir ielikts, ka tātad maza klase 8, un pēc tam uzreiz pāri uz lielu klasi. Bet kur ir pa vidu? Tas nozīmē, ka ieliekot sistēmā tādas prasības, un viņas ir kvantitatīvās, mēs varam izlikties, neizlikties, mēs varam šīs kvantitatīvās prasības argumentēt par to, ka tad būs izglītības kvalitāte. Tad mēs, jaunā skola direktori, tikko stāstīja. Skolā, liela skola, vidēja skola, maza skola nenozīmē, ka automātiski maza skola viņa slikta, tu nevar nodrošināt. Jā, es piekrītu, ka zināmā mērā ir kaut kāds skaits, pie kura tad ir, ka mums ir jāskatās, kā līdzsvarot, lai saņemtu šo te kvalitatīvu izglītību. Bet ja mēs paskatāmies vēl plašāku skolu tīklu, kad paldies ministrijai, ka tomēr sadzirdēja, ka pirmās ministru kabineta sēdes, kur bija plānots salauzt vispār visu sistēmu, 1,6 veidot pa visu Latviju un tad 7,12 un visu sadzīt lielās, neanalizējot seks, neko, tagad esam aizgājuši no tā, tas ir ļoti labi, bet skolu tipi, skolas, pašvaldības, kad viņas plāno savu skolu tīklu attīstību, tas nav tikai skolēnu skaits, skola, bet tas ir arī visa novada attīstības jautājums, izvēles novads, kurā vietā būs atslēgas vietas, kur jāattīsta, kur redz labu demogrāfiju, uzņēmēju darbību un veido. Pašvaldības ļoti nelabprāt kārto skolu tīklu, tāpēc, ka skolu tīklu kārtošana nozīmē automātisku nepārvēlēšanu tevi nākamajā sasaukumā, jo, diemžēl, pašvaldības vada vēlēti deputāti. Tādēļ tas ir tāds mana tēze un mans apgalvojums, ļoti nelabprāt. Un no vienas puses mēs esam ļoti priecīgi, ka to dara ministrija, mēs varam slēpties aiz ministrijas muguras, bet no otras puses neesam priecīgi, ka ministrija to dara tā, kā mēs līdz galam negribam, lai ministrija to darītu. Mums jāpasaka ministrijai, kas viņiem jādara. Jā, ar to es nobeigšu. Bet jebkura kārtošana, mēs saprotam, ka reformas vajadzīgas, mēs tikai gribam, lai reformas ir mums visiem vērts un patīkams. Jebkuras reformas, ka mēs runājam par kaut kādu subjektīvu kvalitāti, ir balstīts kaut kādos objektīvos
ļoti izmērāmos atsevišķos kritērijos. Mēs varam runāt par to, vai iPhone ir kvalitatīvs vai nekvalitatīvs, un tikai tad, kad mēs runājam par atsevišķām viņa detaļām un komponentēm, mēs varam to noteikt. Citādi tas ir tāda bezjēdzīga saruna par gaumi. Tādēļ es piekrītu ministrijai šajā gadījumā, ka mums, lai mēs kaut ko vispār pakustinātu uz priekšu, ir jābūt kaut kādiem izmērāmiem kritērijiem, lai cik tas būtu neērti un nepatīkami. Bet lai tam, ko es tagad saku, būtu kaut kāda jēga. Protams, ka ir šie individuālie gadījumi, par ko savukārt jūs runājāt, kur mēs nevaram visus vienā maisā salikt iekšā. Mums ir jābūt standartizētai Excelī ierakstītai formulai, kā mēs lietas darām. Citādi valsti vispār nevar pārvaldīt nekā, bet mums ir jābūt individuāliem risinājumiem. Un tas ir tas, ko mēs Cēsu novads visu laiku mēģinam panākt diskusijās ar ministriju, ka pa lielam mēs jau saprotam. Mēs saprotam reformas nozīmi un jēgu. Tas nav tikai pielāgoties kaut kādiem apstākļiem. Tā ir iespēja, tiešām laba iespēja daudzās vietās panākt milzīgu izrāvienu un izmainīt lietas pēc būtības. Un tas, ka mēs esam pieraduši kaut kā gadiem darīt kaut ko, mēs nevaram katru rītu turpināt celties augšā un darīt visus tos pašus ieradumus, kurus mēs darām, un tad sagaidīt, ka mēs pēkšņi paliksim, tievāki vai sportiskāki. Un tad nāk kāds ārējais grūdienis un saka, hei, pamainam šo pēc būtības, un tad varbūt mainīsies visa lielā bilde. Bet šiem individuāliem risinājumiem ir jābūt pietiekami daudz, jo tas novads ir liels, skolu mums ir daudz, 40, bērnu mums ir daudz. Mums ir nenogurstoši jārunā par šiem individuāliem risinājumiem, un mūsu vajadzība pēc tādiem ir pietiekami liela patiesībā, kur ir kaut kāda vēsturiskā informācija, kur mēs jau esam sākuši kaut ko kārtot, jo novadu reforma notika, un pēc tam viņi vienkārši paņēma un notika, un tad mēs bijām kādā jaunā realitātē, sākām kaut ko darīt, tagad mums nāk virsū jauna realitāte, un mēs tā kā pa vidu, kas tagad notiks, kurā virzienā iesim. Piemēram, speciālo skolu tīklu gadījumā, man šķiet, ka mums bija ļoti laba sadarbība ar ministrijas darba grupu, kur mēs abas puses, gan ministrija, gan mēs sniedzām viens otram sarunas formātā savu redzējumu, ko tur varētu darīt, un nonācām pie vienošanās. Un tagad ar visu šito, kas te notiek, tas drusciņi ir iebuksējis. Bet atkal skatījāmies uz individuāliem gadījumiem, individuāliem risinājumiem. Tur bija 3 skolas. Bija viegli atrast individuālos gadījumus, ja mēs nevaram pat 3, ja mēs nevaram pat 40. Tas ir daudz sarežģītāk. Tāpēc mans tas aicinājums ir, protams, ka mums ir jābūt kaut kādiem objektīviem, izmērāmiem kritērijiem. Citādi nekas nebūs. Bet jārunā nenogurstoši par tiem un par izņēmumu gadījumiem. Un tādi būs, kā vācu valodā, tā skolu tīkla jautājumā, tādi būs daudz. Samēram tā kā pusi skolu pēc kritērijiem un pusi izņēmumu. Izņēmuma gadījumi ir tad, kad ir šī te unikālā situācija, kurā kritērijos īsti neiedarās, jo ir kāds viens rādītājs, piemēram, pieejamība jau pieminētā, ja, kur tā pieejamība ir tik kritiska tajā reģionā, ka mēs varam aizmirst par visu citu. Vienkārši mums ir obligāti jānodrošina šajā punktā pieejama izglītība. Mana pieredze ir tāda, kad es strādāju ilgi pašvaldības vadītāju. Šodien Latvijas skolu sarakstā nav Sērmūžu pamatskolas, mēs viņu nolikvidējām. Latvijas skolu sarakstā nav Ieriķu pamatskolas, mēs viņu nolikvidējām. Latvijas skolu sarakstā nav Drabeša internāta pamatskolas, mēs viņu nolikvidējām. Nav Nītavas mūzikas un mākslas skolas, mēs viņu nolikvidējām. Kā redzat, joprojām strādāju pašvaldībā ar iedzīvotājiem ikdienas. Un katru dienu satiekos ar iedzīvotājiem, arī Sērmūkšos, Drabešos, Ieriķos un visās pārējās savās teritorijās. Bet jūs neesat vēlēti? Es šī brīdī neesmu vēlēta amatpersona, jā, bet man ir pietiekoši daudz ietekmes satikties ar iedzīvotājiem, runāt un nonest to saikni vēlētām amatpersonām, kas man šeit blakus ir. Ar to es gribētu teikt, ka tad, kad lēmums ar iedzīvotājiem pietiekoši skaidrots, ir pateikt visi risinājumi, tad mēs arī varam ar sabiedrību strādāt. Mēs šobrīd runājam par to, ka ir kvalitātes prasības, ir naudas prasības, ir cilvēku resursu prasības, bet Latvijā izglītība vienmēr ir bijusi cilvēku un sabiedrības un iedzīvotāju arī jautājums. Mēs šobrīd nepietiekoši, tāpēc arī kolēģis no Vecpiebalgas šeit
nervozē un grib runāt. Par to, ka mums liekas, ka mēs viņu izlēmsim ar šiem resursiem, kas mums kā varas pārstāvjiem ir rokā. Bet rokā viss ir iedzīvotājiem. Cilvēki ir tie, kas Latvijā dzīvo. Cilvēkiem. Un mums ir jārod šī iespēja runāt arī par šīm kopienu skolām, par šīm skolām, kas notiks Skujenē, Nītaurē, Zaubē, kas ir ļoti maz apdzīvotas vietas, Kaive. Mums jau ir pagasti bez skolām Cēsu novadā. Tad mēs veidosim lielus konglomerātus, kurā Inešu pagastā nav skolas, Kaivas pagastā nav skolas, ekonomiski nav izdevīga Skujenas skola, ekonomiski nav izdevīga Zaubes skola un ekonomiski izdevīga nav arī Nītauras skola. Tad mēs runāsim par teritoriju, kas būs aptuveni 700 kvadrātkilometru lielu. Rīgas teritorija 350 kvadrātkilometru lielu. Par kādu pieejamību tad mēs runājam? Kas tā būs par pieejamību? Mēs visi kāpsim autobusos mūsu pieejamību. Ja mēs neesam spējuši 30 gados neatkarības laikā uz Kaivi un uz Skujeni sakārtot ceļu, bet mēs sakārtosim izglītību un pieejamību. Man ir grūti iedzīvotājiem paskaidrot, kā šīs divas lietas sajies kopā. Es jau dzirdu 30 gadus, ka mums visi pagasti būs savienoti. Reformas ir vajadzīgs, tad, kad viņas ir saprātīgas, izsvērts un pamatots ar apstākļiem. Un kā jau te Dunduras kundze uzsvēra, katra vieta ir jāanalizē individuāli. Es arī līdzīgi kā Eglītes kundze var teikt, kad ilgstoši strādāju pašvaldībā, mēs likvidējām, apvienojām divas skolas, Piebalgas pamatskolu un Zosēna pamatskolu, un tāpēc mums ir šodien stipri Jaunpiebalgas vidusskola, un mēs to darījām tad, kad mēs to objektīvi sapratām, šī pasākuma nepieciešamību un iedzīvotāji tam piekrīt. Ja? Bet par reformām kā tādām. Manuprāt, reformas ir sevišķi izglītības sfērā, tā kā viņas tiek mēģināts vairāk kārtīgi un dažādām metodēm veikt. Vēl jau vairāk norāda to, ka reformas notiek atraut no pārējās valsts politikas. Mēs taču deklarējam mērķi līdzsvarota teritorijas attīstība, ja? Kā mēs šādā veidā dodot ar nepareizām reformām signālus, ja, likvidējam, kā Elīte teica, to, kas iedzīvotājiem ir svarīgs, pats svarīgākais laukos skoli, ja? Kā mēs veidosim ekonomiski līdzsvarotu teritoriju, kā mēs saglabāsim apdzīvotību. Nē, mēs tieši tādā veidā dodam signālu, jā, tā ģimene jau pārcelsies tur, tā pārcelsies tur. Tās ģimenes, kas tagad ienāk laukos, ja, viņas jau vienkārši kļūst par ķilniekiem, jo pēc 3 vai 4 gadiem kaut kāda skola tiks likvidēta. Ja. Tā kā šai pieeja, es neesmu pret reformām, bet šai pieeja jābūt saprātīgai, un tā nav jārisina tikai vienas ministrijas ietvaros. Citādi vienā gadā satiksmes ministrija pasaka, būvēsim šoseju caur mežu uz Smilteni, nākošajā gadā pasaka vēl kaut ko, autobusu nav, un otrs, protams, pa kritērijiem. Droši vien, ka par kritērijiem pēc tam vēlāk parunāsim. Par tiem kritērijiem ir viegli sēdēt pie Excel un paskatīties vidējos rādītājus un tā tālāk, bet neviens neņem vērā veselu virkni faktoru. Pirmkārt, ne visi bērni ir spējīgi mācīties lielajās skolās. Tajās mazajās skolās mācās tie, kuri nav spējīgi mācīties šīs lielajās skolās. Vairāk iemeslu dēļ tie ir ekonomiskie, tie ir psihoemocionāli un tā tālāk. Es negribu to analizēt, bet tas, ko es gribu pateikt, ir sekojoši. Nekur netiek pieminēts kritērijs, cik no mūsu skolas pēc 6. klases bērni aiziet, piemēram, uz ģimnāziju. Ģimnāzijas barojās arī no laukskolām. Tādu kritēriju es nekur nedzirdu. Mūsu skolas aiziet pēc 6. klases bērnu uz 7. klases uz ģimnāziju. Aiziet tie izcili labākie. Tātad mans vidējais līmenis tanī 7. klasē nokritīsies par kārtu uz leju. Bet varbūt tad jums vajag tikai 6-gadīgo skolu. Kādēļ? Bet manā skolā ir arī 7, 8 un 9, un tur mācās, tās ir pilnas klases, tie ir tie bērni. Nākošais, es nekur nedzirdēju tādu kritēriju, kas notiek, kā mēs izvērtējam skolu absolventus. Manas skolas visi bērni pēc 9. klases turpina mācīties. Viņi mācās tehniskajās skolās, viņi mācās
Valmieras 5. vidusskolā, viņi mācās Oskara Kalpaka vidusskolā. Tās ir prestižas skolas, kurās aiziet tie bērni. Tas ir rādītājs, ko neviens nevērtē. Nākošais, ko es gribu pavaicāt, kas notiek ar tiem bērniem, kas mācās tehnikumos un aiziet pēc 1. gada prom no tehnikuma? Kur viņi paliek? Tā ir melnā bedra, viņi vairs nav nekur. Viņi nav ne tehnikumā, nekur. Viņi pazūd, viņi nestrādā, viņi uz ģimenes kaklu. Tā ir nākošā lieta. Un beidzot, man ir daudz punktu, varbūt es pagūšu arī vēl kādā pieskarties, bet es gribu pateikt vienu lietu. Mēs šeit sēžam un gudri runājam. Un ļoti daudz no jums saprot vienu elementāru lietu. Ja situācija paliks tāda, kāda ir šobrīd, tuvāko 3 līdz 5 gadu laikā Latvijā izglītības sistēmas sabruks. Un sabruks, ziniet kādēļ? Tāpēc, ka nebūs kas māca. Manā skolā ir 4-5 pedagogi pirms pensijas vecuma. Viņu vietā es neredzu, ko ņemt. Es domāju, ka Ārnis var apgalvot līdzīgi. Mums vairs nav, kas iet klasēs. Mēs priecājamies par katru, ko mēs varam paņemt, kas ir gatavs iet klasēs. Kā es varu nodrošināt kvalitāti, kā es varu prasīt no tā cilvēka, lai viņš būtu vēl metodiski un tā tā, ka mēs to prasam un nodrošinām šobrīd vēl. Sistēma turās uz tiem padomu laika apzinīgajiem cilvēkiem, pedagogiem, kuri ir gatavi iet klasē, un kā jūs pati teicāt, es viņiem nevaru par visu samaksāt. Es kaut ko viņam nevaru samaksāt, un uz tiem arī turās tā sistēma šobrīd. Man iet pirmskolas skolotāji tolīt pensijā, un es zinu, ka man nav ko likt vairāk tur iekšā. Un tā ir situācija ne tikai manā skolā, tāda ir visās lielākajās daļās skolu. Un nobeidzot, es gribu pateikt vienu lietu. Kamēr pedagogam par slodzi nemaksās vismaz 1500 eiro pēc nodokļiem, tikmēr pedagogu nebūs skolā. Aizmirstam. Un tad, kad sāks maksāt vismaz 1500 par slodzi, es nerunāju par to, ka viņš vispār skolā, bet par slodzi 1500 pēc nodokļiem. Tad izlīdīs no mežiem ārā arī tādi pedagogi, kuri šobrīd ir izgājuši prom no sistēmas, kuri ir aizdzīti no sistēmas dažādu citu objektīvu iemeslu dēļ un subjektīvu. Lai būtu pieejamība, mēs maksāsim ar kvalitāti, un tad ir tas, ko jūs tikko teicāt, mēs nodrošinām pieejamību, un tad mums ir vesela grupa bērnu, kas mums izkrīt pēc 9. klases, un kas ir darba tirgu bez kvalifikācijas un noteikti nekonkurēt spējīgi, nepārliecinoši par sevi darba darītāji. Mēs tieši par to pašu runājam, mēs liekam tās pašas problēmas, liekam galdā. Šos pašus, es tomēr pabeigšu, un es pilnīgi runāju par jā, mēs esam arī savās uzstādījumos pieejamību likuši kā pirmo. Pieejamība, bet mēs nedrīkstam nerunāt arī par kvalitāti. Un es arī esmu iestādes vadītājs, un es arī esmu bijusi deputāta un pārvaldes vadītāja. Un visgrūtākais jautājums, kas man ir bijis kā pārvaldes vadītāja jāatbild, ir uz cilvēku, kurš ir pabeidzis ļoti mazu izglītības iestādi manā novadā, kurā es dzīvoju, kurš ir pabeidzis augstskolu, iegājis pirmos 2 gadus darba tirgu, un viņai jautājums bija par to, es pabeidzu skolu un aizejot uz augstskolu, un šobrīd darba tirgu es saprotu, ko es neieguvu izglītības iestādē, cik ļoti man vajag sevi investēt dubultā šobrīd, lai es darba tirgu spētu konkurēt ar saviem vienaudžiem, kas nāk no izglītības iestādes, kur ir gan pieejamība, gan kvalitāte. Un tas viņa jautājums bija, jūs kā dibinātāji, ja jūs sakāt, ka šeit ir izglītības iestāde, tad jums ir jānes atbildību par to, ka gan piedāvājums, gan nodrošinājums, gan pedagoga snieguma kvalitāte ir līdzvērtīga tam, kā jebkurā citā izglītības iestādē. Mana ģimene izvēlēs, ģimenei nav tā nepieciešamība analizēt, ir labāk vai ir sliktāk. Ja reiz ir, es kā ģimene saku, tā ir mana tuvākā izglītības iestāde, es eju, es tur mācos un saņemu kvalitatīvu izglītību. Un stāsti par šo. Atbildot uz Rodes kunga komentāru, tad, kad mēs nācām ar pirmo versiju ziņojumu, mums bija pietiekami daudz variantu, kad mēs nosakām izņēmumus. Saņēmām arī pietiekami daudz kritikas par mūsu piedāvājumu, tā, ka tas teikums bija, ka nevar sistēmu balstīt uz izņēmumiem. Tāda situācija, kāda šobrīd mums Latvijā, kur tā ir ļoti dažāda, kā jūs teicāt,
Mums ir Rīga un Pierīga, kas dzīvo ar vienā situācijā, un reģioni, kas dzīvo pretēji citā situācijā. Bet sistēma ir jābūvē, un tāpēc mēs piedāvājam, mēs sakām, ir kritēriji, mēs zinām, pret ko mēs varam katra pašvaldība sevi pašnovērtēt, bet pret kuriem mēs skatoties varam būvēt savas stratēģijas, tajā pašā laikā saprotot, ka pirmais kritērijs, pēc kā mēs vērtējam tīklu, ir pieejamība, otrais ir kvalitāte, un kvalitātē mēs liekam iekšā arī optimālo klasi, ko kolēģis Edgars teica, tie, kas mēs esam izglītības nozarē, pilnīgi noteikti varam apgalvot, ka tam ir sava nozīme, ir kritiskās robežas, kad skolēnu skaits ir tik maz, ka mēs nevaram, lai cik profesionāli kā pedagogi būdami, nodrošināt kvalitāti, ko no mums sagaida. Tātad, un pašvaldība dibinātājs neviens nav teicis, jo dibinātājs veido savu izglītības iestāžu tīklu, dibinātājs, vadoties pēc piedāvātiem principiem, organizē procesus izglītības jomā novadā un pieņem savus lēmumus. Un ir pietiekami daudz situācijas, kad mēs sakām, veidojam izņēmumus. Mēs kā un šie izņēmumi droši vien, ja mēs veidojam izņēmumus, mēs kā dibinātāji, pašvaldības arī nākam iekšā ar savu līdzfinansējumu, ar savu līdzdarbību, lai nodrošinātu kvalitatīvu vidi katrā izglītības iestādē. Tas, par ko man ir bēda un ko es esmu sadzirdējis, ja mēs par atalgojumu runājam, tad arī te kolēģi, kur mēs bijām pašvaldības pie viena galda, man patiešām sāp sirds, ka arī dibinātāji atnāk un saka, manam pedagogam nevajag, mūsu pedagogiem, kas dzīvo reģionā, nevajag 2500 algu. Viņiem pietiks arī ar 900 algu, un šī ir tā attieksme, ko mēs ar savu ziņojumu gribam laust. Ja dibinātājs pasaka, te ir izglītības iestāde, tad mēs sakām, pēc šādiem principiem mēs nodrošinām finansējumu, un ja pašvaldībai šeit ir būtiski, lai izglītības iestāde, tad pašvaldība nāk ar līdzfinansējumu, bet pedagogs, kas strādā izglītības iestādē, ir vienādās attiecībās, jebkurā vietā Latvijā. Man samaksā par manu darbu pilnā apmērā visu, ko es daru, sabalansētā slodzē, pilnu atalgojumu. Un tā mēs redzam, ka mēs radīsim profesijas pievilcību, kā jūs teicāt. Un ja mēs runājam par pedagogu sagatavošanu, mēs ļoti labi zinām, cik mums absolvē pedagoģiskās augstskolas. Pietiekami liels skaits, lai šobrīd nodrošinātu arī nozare esošās izglītības iestādes. Tas, ka mēs nespējam vairs konkurēt atalgojuma ziņā ar citām nozarēm, kas ir ar matemātiķiem, ar informātikas skolotājiem, svešvalodas skolotājiem. Tad mums ir jārada vienkārši priekšnosacījumi, lai tie, kas ir ieguši pedagoģisko izglītību, būtu motivēti atgriezties un būt skolās. Klausoties visus, man vajadzētu varbūt kontekstam iedot nedaudz vairāk par sevi, jo es neesmu tikai absolvents Atsverblākas vidusskolā, kaut gan tas būtu primārais, bet man ir 3 augstākās izglītības, viena no tām iegūta Somijā, kur mēs zinām, kad ir pasaulē ļoti atzīta izglītība. Paralēli tam man ir arī pedagoģiskā izglītība Latvijas Lauksaimniecības universitātē, tālāk izglītības kursos, lai es varētu pasniegt arī vidējā izglītībā un profesionālajā izglītībā. Tā skaitā es esmu 2 augstskolu pasniedzējs un arī esmu uzrakstījis 2 studiju programmas, ko es esmu arī akreditējis, un Saldus tehnikumā es esmu mācību satura eksperts, tāpat arī Daugavpils universitātē. Nav gluži tā, ka ar izglītības neko nesaprast vai nebūtu saistīts, tas būtu tāda bišķi. Bet tātad tas, ko es gribēju pateikt, ja mēs runājam par izglītības reformu, tad es piekrītu tam, ko pašvaldības savienība teica, un arī kolēģi šeit citi, ka nevajadzētu slēpties aiz kvalitatīviem rādītājiem, patiesībā pasakot, ka reāli mēs gribam vienkārši optimizēt finanšu līdzekļus. Jo administratīvo reformu 2008. gadā no rajoniem uz novadiem pārgājām, lai optimizētu finanšu resursus. 17. gadā atgriezāmies pie rajoniem, lai optimizētu finanšu resursus. Tā kā mums tā reformēšana ir priekšā un otrā galā. Slimnīcām tas pats ir, runājot kā par pieejamību, bet realitātē par finanšu līdzekļu optimizāciju, un ar skolām tieši tas pats finanšu līdzekļu optimizācija. Un tad parunāsim tagad par to kvalitāti. Tātad izglītības ministrija ir uzlikusi kā kritēriju, kad ārpus lielajiem centriem izglītībā vidusskolā ir jābūt
10-12 klašu grupā ir jābūt 60 bērniem, lai būtu tā kā skola, lai tiktu saglabāta. Tātad tas jaunais kompetenci izglītības modelis, kas ir 2030, viņš paredz individuālu pieeju. Un tas nozīmē, ka ir jābūt mazām klašu grupām. Somijā vidējā skolēnu skaits telpā klašu periodā no 1 līdz 9 ir 20. Vidusskolas periodā tas samazinās uz 19. Igaunijā, kurā arī ir pēdējos gados ļoti liela izglītības reforma bijusi un, protams, arī rezultāti, skolēnu skaits ir vēl mazāks. Vidusskolā ir 19, tātad 1 līdz 9 klašu grupā ir 19 un vidusskolā ir 18. Vecviebalgas vidusskolā, kad es mācījos, mēs bijām klasē 16. No šīs klases pilnībā visiem ir augstākā izglītība, 5 no tiem ir maģistra grādu saņēmuši, 1 no tiem ir doktorantūrā, 3 no tiem ir gada studenti attiecīgi savās augstskolās, 1 no tiem pārtiks tehnoloģijā, 1 robotikā un 1 drošībā. Pēc izglītības ministrijas standarta šāda klase nedrīkstētu eksistēt, jo viņai būtu jābūt 20 bērniem. Mēs bijām 16. Tā skaitā mūsu vidū ir 4 uzņēmēji. Tā kā tas tāds viens piemērs par šo te kvalitāti un individuālu pieeju. Otrs, tad vēl kas pie šī stāsta ir, šī individuālā pieeja neizbēgami novados un ir nepieciešama, un tas varbūt tas stāsts ir šeit par to, ka mēs nevaram piemērot tātad kaut kāds kritērijus un tad pusē vienkārši iedot individuālu pieeju, to visi saprot. Bet, ja tāda ir situācija, tad varbūt tie kritēriji ir jāmaina. Un tā problēma šeit, kas, viena no problēmām, kas iezīmējās vai kā arguments pie tā skolu optimizācijas, ir tas, lai varētu palielināt pedagogam algu. Ko mēs visi saprotam, man liekas, neviens nešaubās, ka pedagogiem mums ir mazas algas. Bet tas plāns, mums ir šī skolu tīkla reforma notiek jau pēdējos 4-5 gadus, pat ilgāk, Tad šobrīdējais plāns līdz 25. gadam pedagoga bāzes likme ir pacelt līdz 1400, nemaldos. Varbūt kļūdos, jūs varētu papēcēt, man liekas, tāds bija tas skaidrs. Šobrīd Igaunijā no 1. septembra bāzes likme būs 2032 eiro. Somijā tā ir 3300. Labi, mēs Somiju nevaram īsti salīdzināt, tur cits iekšzemes koprodukts, bet Igauniju mēs varam salīdzināt līdzīgi. Un tad mums ir reforma, bet mūsu tātad šī izglītības pedagoga atalgojums mums neaug līdz ar, tā kā mēs gaidītu. Un līdz ar to tas jautājums ir, kā tad mums, kā mums dabūt šos līdzekļus priekš pedagogiem, lai mēs, kā jūs teicāt, to skolēnu skaits, kas dodās mācīties pedagoģiju, tiešām liels, vēl nesen skatījos datus, bet viņi nepaliek nozarē, tur gan jau līdzekļi tam ir dažādi, bet par algām, tātad, iespējams viens no tiem stāstiem ir tas, ka mums nekad īsti nav bijis nulles budžets valdībā, un mēs visu laiku dzīvojam ar tādu tā kā padomju savienības budžetu, bet otrs stāsts noteikti ir tajā, kad, kāpēc mēs reformējam izglītības iestādes, kad mums, vai teiksim, mēģinam šos resursus meklēt iekšēji nozarē, ka tanīpat laikā, piemēram, Latvijā starp to pašu Somiju un Igauniju ir lielākais arī ierēģu skaits uz nodarbināto skaitu. Mums ir 6% ierēģu, Igaunijā tie ir 5%, Somijā 4,41%, un tur ir labāks izglītības sistēmas. Tā kā tas tāds varbūt jautājums, varbūt mums pa daudz ir tomēr, es atvainojos, pa daudz cilvēku, kam mēs maksājam, varbūt tikai amata vietas pēc, nevis kvalitātes pēc. Manuprāt, skaidrs, ka lielajās pašvaldībās, jeb lielākās pašvaldībās lēmums ir pieņemt daudz vieglāk nekā ļoti mazās un sadrumstalotā pašvaldības struktūrā. Un tāpat arī lielajās pašvaldībās ir daudz vieglāk atrast līdzekļus, lai investētu izglītībā, nekā ļoti mazās pašvaldībās. Tā kā es domāju, ka kopumā ATRs, vai tam ir ietekme uz skolu tīklu, ir pāragri vērtēt. ATRs vēl notiek, ATRs nav beidzies. Es domāju, ka tas vēl notiks tuvākos 10 gadus, kur pašvaldības kārtos savas sistēmas, ne tikai skolu tīklu, bet arī administratīvās sistēmas, finanšu caurskatāmības sistēmas, ceļus un tā tālāk un tā tālāk. Bet to, ka liela pašvaldība var lielākas investīcijas piesaistīt, tas gan ir fakts.
Runājot par Cēsu novadu, jā, mēs esam ieguvuši spēju skatīties ārpus pagastu robežām. Es domāju, ka arī balss Rīgā ir spēcīgāk nekā 7 atsevišķu novadu balsis. Tā būtu tāda man īsa atbilde. Bet, cik es saprotu, pēc apvienošanās tomēr parādījās jaunas idejas par to, kur atstāt vidusskolas, kur nē. Mēs vēl pagājušā gada rudenī, septembrī, pirms gada, nedomājām, ka mums vajadzēs ar šo jautājumu tik ļoti aktīvi strādāt. Bet, jā, jaunā ministrijas vadība ir pieteikuši šo tēmu, un līdz ar ko arī mums, protams, ir jāsako līdzi kaut kādām izmaiņām. Un man liekas, ka ir ļoti labs ceļš noiets. Manuprāt, IZM pirmatnējie risinājumi vai pirmatnējās lietas, kas ir piedāvātas, ir ļoti attīstītas. Manuprāt, pēdējā ziņojuma redakcija jau ir teju pilnīga. Tas ir dokuments, ar kuru strādāt. Protams, tas neatbild uz visiem jautājumiem, un šim dokumentam arī varbūt nav jāatbild uz visiem jautājumiem, bet tomēr šis jau ir dokuments, ar kuru mēs varam strādāt. Un loģiski, ka mēs skatāmies arī mūsu sistēmām un skatāmies, kas mums lācītim vēdrā. Un kā tie nelaimīgie kritēriji atspoguļojas uz mūsu sistēmu, bet, manuprāt, un arī dažādās diskusijās ar pašvaldībām, es esmu centies uzsvert, šis ziņojums nerunā tikai par kritērijiem kaut kādiem. Mēs neskapēc redzam tikai tajā ziņojumā vienu tabulu. Tas ziņojums ietver daudz plašāku analīzi, tā izskaitā arī par mācību sniegumu. Un balstoties uz šo analīzi, mēs arī skatāmies savā virzienā. Un tā tendence, diemžēl, ir tāda, ka tātad šogad centralizētie eksāmeni 9. klasēm vidējais sniegums ir daudz zemāks tieši mazajām skolām, skaitliski mazajām skolām. Un tā tendence ir tāda, ka lielās skolas mācību sniegumā 9. klasēm ir performējuši labāk. Diemžēl. To pašu mēs arī analizējam. Dondurs kundze teica, ka vēl izglītības monitoringa sistēma nestrādā. Man viņa kaut kā strādā. Un mēs tiem datiem tieku klāt. Un tas, ko mēs redzam, ka te tika pieminēts, ka izglītība un analizēts un runāts par to, ka mums būtu jāanalizē izglītība pamatošo īpatsvars pirmajā gadā pēc izglītības turpināšanas nākamajā izglītības pakāpē vai posmā. Mēs redzam, ka izteikti liels pamatošo skaits ir tie izglītojumie, kas nāk no izteikti mazām skolām. Tie procenti ir dramatiski. Tie 50 un 60%, kas pamet nākamajā izglītības posmā un neturpina mācības. Dundurs kundze pieminēja par tehnisko izglītību datus. Mums tehnikuma direktors patiesībā 2 nedēļas atpakaļ cēla trauksmi. Vidzemes tehnoloģiju vidusskolu pabeidz tikai 47% no tiem, kas ir iestājušies. Tikai 40%. Un tagad iedomājieties, kas tā ir par naudas masu, kuru mēs principā pazaudējam. Un es domāju, ka mums ir jārunā arī par finansēm un par ekonomisku. Mums nav jākautrējas šīs lietas arī risināt attiecībā uz jautājumu par izglītību. Amats pamatskolai nākamajā izglītības posmā 55%, jaunpiebalgai 20%, vecpiebalgai 26,30%. Un šie vēl nav augstākie rādītāji mūsu izglītības sistēmā un mūsu izglītības. Tie, kas pamet. Pašā sākumā, kad notika šī reforma, tad es arī jau domas priekšsēdētājam Rozenberga kungam teicu, ka man liekas, ka novads ir no manis ļoti, ļoti tālu. Laika gaitā šī sajūta ir tā kā mazinājusies, jo es tā kā jūtu šo te atbalstu gan, kad bija Jaunpiebalgas novads, izglītība bija prioritāte un arī no Cēsu novada vadības šis atbalsts ir jūtams Jaunpiebalgai. Un tas viņiem par to milzumu liels paldies, jo mēs geogrāfiskajā stāvoklī esam tur, kur mēs esam.
Un tas ir vienas vidējas lieluma vidusskolas labs piemērs, kur var redzēt, kā var kvalitatīvi nodrošināt izglītību visos līmeņos, gan pirmsskolā, gan sākumskolā, gan pamatskolā, gan vidusskolā. Un mēs esam tālu no visiem centriem, gan no Smiltenes, Gulbenes, Madonas, Cēsīm. Esam tur, kur esam, sabiedriskais transports ir tāds, kā ir, aizbraukt nevar, atbraukt nevar lāga nekur. Un bērniem ir šeit jāmācās, un arī 50 bērniem vidusskolā var labi mācīties. Mēs piedāvājam STEM jomu padziļinātos kursus bioloģijā. 50 vidusskolas posmā. Jā, vidusskolas posmā, jā, piedāvājam šos te padziļinātos grozus bioloģijā, ķīmijā. Strādājam pie tā, lai nākotnē mums būtu arī fizika 2. Mums no iepriekšējās klases 12, kurā droši vien klātesošiem liksies maza 12 bērni, 4 gabali aizgāja, iestājās budžeta grupās tieši STEM jomu priekšmetos, gan par mediķiem, gan par ķīmiķiem un tam līdzīgās profesijās. Un runājot par tiem klašu lielumiem, tad tur arī ļoti tāds diskutējums jautājums līdz pamatskolai skatoties. Ir jāskatās arī, cik klasē ir iekļaujošo bērnu, cik ir bērnu ar atbalsta pasākumiem, un diezin vai visos gadījumos derēs tas lielums 20, citos gadījumos tas varbūt ir 15 un pat vēl mazāks vajadzīgs. Un vidusskolas posmā, kur es esmu piesaistījis 5 ķīmijas skolotājus, kur citas skolas var mani tikai apskaust. Man brauc no Valmieras ģimnāzijas 2 skolotāji, un viņi tieši priecājas par šo te nelielo grupu skaitu šajos padziļinātajos kursos, kur ir 6-8 skolēni, jo praktiskos darbus un laboratorijas darbus var izcili veikt ar šādu te skolēnu skaitu, un nevienmēr tam ir jābūt 15 vai 20. Un runājot par pedagogu trūkumu, es arī nepiekrītu tam, kad sakarā ar skolu tīkla reorganizāciju var piesaistīt jaunus pedagogus, kaut vai tajā pašā vidējās izglītības posmā, jo man ļoti tuvi ir Gulbenes novads un Alūksnes novads, kur tādas kardinālas skolu tīkla reformas. Es jau uz to skatos jau vasaras sākumā un apzvanu tās skolas, kuras ir, kad nāks pie manis, kad plūdīs. Es esmu apzvanījis visas Alūksnes novada skolas, kurās ir bijusi reorganizācija šajā mācību gadā. Es neesmu dabūjis nevienu skolotāju no tām skolām. Viens man apsolīja, bet beigās viņi piedāvāja darbu pašā Alūksnē. Liela daļa no šo skolu pedagogiem vispār pamet izglītības sistēmu, un viņi aiziet vai nu gadu atpūšas un nogaida kaut ko, un ticams, ka viņi arī neatgriezīsies vairāk šajā sistēmā, bet ņīts par to, ka no tām skolām plūst pedagogi uz citām skolām, arī tā nav. Bet katrā gadījumā es gribēju pateikt to, ka arī vidusskola ar 50 skolēniem un nevis 60, kas tādā Jaunpiebalgas reģionā ir, es domāju, diezgan tāds neizpildāms skaitlis. Nākotnē var būt tās arī izpildāms, tas tā ļoti grūti šajā brīdī pateikt, bet tur var labi realizēt gan grupu darbu, gan praktiskās nodarbības, un arī visos šajos te pārbaudes darbos, ja mēs skatāmies, mēs neesam nekur nekādā bedrē salīdzinoši ar valsts līmeni vai novada līmeni, mēs esam pat nedaudz virs šiem te līmeņiem, tā kā jābrauc ir uz Jaunpiebalgu un jāskatās, kā šāda apvidū arī neliela skola var, es uzskatu, nodrošināt kvalitatīvu izglītību, var piesaistīt skolotājus, man ir arī viss atbalsta personāls vajadzīgais un tā. Runājot par Jaunpiebalgu, tiešām mēs arī Cēsu novads skatāmies pozitīvi uz šo izglītības iestādi, kas strādā tiešām Cēsu pašā, teiksim tā, malā, bet vēl būtisks faktors bez direktora minētā ir arī interešu izglītības nodrošināšana, un skola tiešām piedāvā plašu šo interešu izglītības klāstu bērniem, lai viņiem uz vietas būtu, un tāpat arī Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skola, kas ir ļoti svarīgs faktors tieši bērnam būt šeit, un arī tā kā ne tikai formālajai izglītībai, bet arī tātad šai interešu un profievirses vai neformālajai izglītībai, ko Jaunpiebalgā tieši tātad arī šīs izglītības iestādes nodrošina. Tas ir tāds tiešām papildus efekts, un bērni ir uz vietas, mācās un arī pēc tam izmanto šos pulciņu pakalpojumus, un vecāki ir apmierināti, un tas ir tas, kas mums arī, kā pašvaldībai, ir ļoti būtiski.
Vai var apliecināt, ka skolas, lemjot par skolu tīklu, novads pirmkārt skatīsies tiešām uz tiem kvalitātes rādītājiem, nevis saglabās to, kas ir novadā, bet pārējot, tad vai mazinās pakāpi vai slēgs ceļu? Tas pieejamība un kvalitāte ir un būs galvenie kritēriji, un tad tās finanses ir vienkārši loģisks secinājums. Ja mēs runājam par tādu novada kopēju attīstību, viena lieta, kas ir baigi svarīga, ir, ka bērniem ir arī vecāki. Un vecāki ir tie, kas izdara izvēli par to, kur viņu bērns atradīsies. Nav jau nekāda problēma tik liela, kā varētu likties Vecpiebalgā vai Jaunpiebalgā ar iedzīvotāju skaitu. Ļoti daudz Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas vecāki savus bērnus laiž pilsētas skolā. Un tas ir jautājums par to, kādu lēmumu mēs pieņemam. Mēs varam investēt ārkārtīgi daudz enerģijas un naudas līdzekļus, lai, teiksim, piemēram, Vecpiebalgas skolā, par ko es pilnīgi piekrītu, ja viņi specializēs kaut kur, ka tas varētu radīt lielāku to atpakaļ plūsmu uz to vietu. Bet pilsētas skolas jau nesēž rociņas salikušas klēpītī. Pilsētas skolas attīstas. Ir vesels 2 valsts ģimnāzijas. Ir vesels 2 valsts ģimnāzijas, kuru izaugsme, vienas ģimnāzijas gadījumā tā izaugsme ir bijusi fenomenāli pēdējos gados. Un tā vēlme bērniem tur mācīties ir ārkārtīgi liela. Tehnikuma izaugsme ir bijusi liela, un skolas konkurētspēja mūsdienās nosaka ļoti daudz faktoru. Un te ļoti labi, ka Jaunpiebalga jau šo pieminēja. Tas ir, protams, pedagogi. Tā ir, protams, kvalitāte izglītības, kas ir mērāma arī eksāmena rezultātos, diagnosticējošo darba rezultātos, vecāki to skatās, interešu izglītības piedāvājums, lai bērniem ir tai pašā vietā, kur viņam ir skola, ir plašs piedāvājums, ar ko nodarboties pēc stundām. Tas ir, starp citu, arī pedagogu vecums. Jūs zināt, kādreiz vecāki palaiž bērnu skolā, ja tur vienkārši ir forša skolotāja. Ja, vai ir foršs vadītājs. Ja, jebkurš vecāks, kurš atnāk uz sarunu ar Kristīnu Paisumu, parasti šeit arī paliek. Tāpēc, kad viņš atnāk, viņš redz, saprot, te viss notiek. Ja. Un ir ārkārtīgi daudz to skolu konkurējošu faktoru, kas nosaka skolas konkurētspēju, un tāpēc Jaunpiebalgas gadījumā ir šis izņēmuma gadījums, jo tur šo faktoru, kas nosaka šo skolas konkurētspēju pozitīvo, ir ārkārtīgi daudz, un mēs redzam, ka... saistībā ar skolānu skaitu, Jā, ka tas skolānu skaits varbūt mazāks, bet mēs redzam, ka visi pārējie apstākļi ir tādi, ka mēs varētu šajā vietā vēl investējot naudas un enerģijas līdzekļus, varētu, varbūt tā kā viņi arī atrodas tālu diezgan, ja būtu tuvāk, es teiktu, ka tas ir bīstam, var to plūsmu atpakaļ dabūt, jo pilsētas skolas iegulda vadības komandas, skolu vadības komandas, iegulda ārkārtīgi daudz darba un ļoti gudri lēmumu pieņemt, lai bērni gribētu mācīties tur. Ja man kā vecākam ir jāizdara izvēle, tad es paskatos uz to vienu, kur man ir kaut kādi solījumi, ka tuvākā nākotnē ar pašvaldības atbalstu šeit varētu veidoties kaut kāds centrs, kur varēs mācīties to un to. Man nav laika, manam bērnam nav laika. Man jau tagad, jau šodien ir, teiksim, ģimnāzijā pieejama uzreiz ļoti kvalitatīva izglītība, ļoti plaša interešu izglītības piedāvājums, Edgars Plētiens par skolotāju. Tur baigi jādomā, nav, un tāpēc liela daļa šo cilvēku, kas dzīvo ārpus pilsētas, savus bērnus ved. Jo vienīgā, jo tā investīcija bērnu izglītībā atmaksājas. Tāpēc tas ir baigi tāds viltīgs jautājums. No vienas puses, es tev absolūti piekrītu par to, ka mums jābūt kaut kādam plānam un noteikti, jāizvērtē, vai tas plāns varētu atmaksāties. Man šķiet, ka mēs varam izdomāt kaut ko tādu. Mums kā pašvaldībai ir tiesības, ja mēs gribam uzturēt skolu uz katras ielas, ja mēs gribam, vienkārši ir jāsaprot, vai tas laiks un tās enerģija un tās investīcijas mēs paši spējam tam noticēt, ka mēs paši savus bērnus, ja tur dzīvot, laistu tur, vienlaicīgi ņemot vērā to attīstību, kas notiks ģimnāzijās, tehnikumā, un tajos centros, un tā attīstība tur notiks viennozīmīgi. Un viņa reizēm ir straujāka, pat bez papildus resursiem kaut kādiem tur Eiropas miljoniem, nekā ar šiem miljoniem tālāk. Komentārs uz Atte teikto par to atbirumu par tiem cipriem. Un te ir tas piemērs, kad ierēdnis sēž Excelī, viņš nesēž reālā skolā. Un mūsu skolā 60% bērnu nāk no ģimenēm, kur ir
klausieties, 3 un vairāk bērni. 3 un vairāk, nevis 2 vai kā, bet 3 un vairāk. 60% bērnu nāk no šādām ģimenēm. Kā jums liekas, vai mūsu Latvijas ekonomiskie apstākļi spēja nodrošināt laukos 4-5 bērnu ģimenēm resursi, kā Dundurs kundze teica, ja viņai būtu 25 km skolu, viņa nevarētu palaist. Viņa sastais bērns. Trūkuma dēļ tie Jā, bērni? es tieši to gribu arī pateikt. Nē. Viņi, kā Elita arī pati teica, pieminēja to, ka ļoti bieži tie iemesli, kāpēc varbūt tiek pamest kādu no skolām, ir šie ekonomiski iemesli. Es zinu, piemēram, savus audzēkņus, kur ir pametuši tehnikumu, un tas, Oskar, ko tagad dari? Kā es celtniecībā jumts lieku, es pelnu 1000 eiro mēnesī, viņš pelnu vairāk nekā es. Tad kāpēc viņam tas tehnikums ir vajadzīgs? Tā ir retorika, ko es šobrīd saku, ja, bet tas ir, mums vajag izvērtēt iemeslus, kāpēc notiek tā. Un ļoti daudz tie gadījumi ir saistīti tikai ar vienu iemeslu, tā ir ekonomiskie faktori. Un mēs vispār jau sākumā teicu kolēģis arī, mēs jau vispār runājam tikai par naudu šobrīd, mēs tikai to skaļi nepasakām. Mēs visi reformējam naudas dēļ, un tiem cilvēkiem trūkst tie finanses resursi, lai varētu kaut ko tālāk darīt. Es redzu, kādi tie bērni nāk uz mūsu skolu, no tām 3 bērnu un vairāk ģimenēm. Tas nav. Ir, kurās ģimenēs situācija ir ļoti laba un viss kārtībā, bet tā ir puse. Es joprojām gribu uzsvērt to tēmu, ka tomēr ir jābūt individuālai pieeja, nevis ar mākslīgiem vienotiem kritērijiem risināt šo reformu. Jo gan iedzīvotājs sastāvs, attālumi, apdzīvotības blīvums, esošā infrastruktūra, tās ir lietas, ko jārēķinās, ko nevar Excel tabulu līmenī. Tad, kad sākās administratīvā reforma, vairākiem ministriem viņi tur mainījās, tika jautājis, un kā tad pēc reformas, ko darīsiet ar to infrastruktūru, kas tiek pamesta, kas pārvērtīsies graustos. Jo nenoliedzami, ar jebkuru reformu vēl vairāk cilvēku aizplūst prom, un visi tie miljoni, kas ir ieguldīti laukos, daudzās vietās paliks neizmantot. Neviens jau uz to jautājumu atbildēs, tāpēc arī šīs reformas sakarā ne jau visās tajās ciemos kopienās šīs tukšās skolas aizpildīs vietēji iedzīvotāji savām iniciatīvām, ko es vēl gribu pieminēt. Un tad šīs reformas gaitā, mēs jau skaitām, kā te kolēģi uzsvēra, skaitām tikai naudu. Domājam, ka reformu mēs ietaupīsim šo naudu priekš pedagogiem. Te pašā laikā reforma, jāsaka paldies, reforma tiek stimulēta ar Eiropas atvesļošanās fonda naudu, kur tiek dalīts skolām, kuras pieņem lēmumus par likvidācijām. Mums arī ir ļoti pozitīvi piemēri. Bet reorganizācija, tā kā priekuļi. Jā, kā priekuļi, kā vecpiebalga, jā. Un tad gala rezultātā gribas iemest vēl vienu tādu mazu akmentiņu izglītības ministrijas dārziņā. Ja izglītības ministrijas mājaslapā stāv rakstīts, ir tāda sadaļa izglītības ministrijas saskaņotie pašvaldību lēmumu 2023. gadā. Un ko es lasu? Melns uz baltu, punkts 18. Jaunpiebalgs vidusskola maina īstenot izglītības pakāpi uz Jaunpiebalgs pamatskolu 22. jūnijā 2023. gadā. Es esmu domas deputāts, es tādu lēmumu neesmu pieņēmis. Tas jau arī norāda attieksmi par individuālo pieeju šiem jautājumiem. Tehniska kļūda droši vien, ja? Tehniska kļūda, bet... Es ar to pamanīju. Paturpinot to, ko Šāvē kungs teica arī par to, ka tas tieši administratīvi teritoriāls reformas un teiksim, ārpus pilsētu attīstības kontekstā, visi ļoti labi zina, ka ja nav pagastā vai tuvumā skolas, tad jaunas ģimenes tur nepārvāksies. Ja neviens negrib savu bērnu sūtīt uz nedēļu projām, bet tāda ir tā realitāte, pie kā mēs nonāksim, kad šī reforma turpināsies, jo viena daļa varbūt ir tas, ka tu vari izbraukāt uz savām pamatstundām, no 8 līdz 4-5, ja, bet pēc tam ir tās interešu izglītība, kur ir svarīga un bez kuras nevar iztikt. Un tur jau veidojās tieši tie izcilnieki, jo izcilnieki tieši ir proaktīvāki, darbojās. Lūk, un tāpēc tas tāds svarīgs moments arī, piemēram, tieši Vecpiebalgas kontekstā mums ir kopš neatkarības atgūšanas 6 gadus ir bijis pozitīvs iedzīvotāju pieauguma rādītājs.
Valmierā ir bijis 4 gadus, Madonā 3 gadus, Cēsīs nevienu gadu. Tas ir domāts pagastā vec Tieši ciemā, jā, tad pagastā, jā, pagastā. Lūk, un skaidrs, ka skolas slēgšana nozīmētu arī, reorganizācijas pamatskola nozīmētu, ka pēc 5 gadiem reorganizētu 6 gadu grupu, un tad jau pēc tam varbūt, varbūt maksimums bērndārs palika. Kaut gan jaunie vecāki grib pie mums dzīvot, un Covid ir pierādījis, ka nav jādzīvo Rīgā, lai strādātu un pelnītu tur, jā. Un tas tāds jautājums, protams, par dzīvojamo fondu, tāpēc es gribētu teikt, ka skolu slēgšanas jautājums ir tieši saistīts ar Latvijas lauku izdzīvošanas un dzīves nodrošināšanu, jo bez skolām jaunās ģimenes uz turieni nepārvāksies. Tas ir pilnīgi konkrēti. Un es kā jaunā ģimene varu teikt, ka mana līgava diezgan konkrēti saka, ka meklējam dzīves vietu pie vidusskolas. Un ja nav vidusskolas, tad mēs tur nedzīvojam. Un es kā 7. paudzes piebaldzēns ļoti pārdzīvoties, vecviebalgā nevarētu dzīvot. Ar vēl vienu piebildu šajā kontekstā, kā mēs redzam no ziņojuma ministra kabinetam, arī izglītības ministrija pieļauj, kad likvidējot šīs lauku skolas atbilstoši kritērijiem būtu pietiekoši liels bērnu skaits pilsētās, kuriem tur nebūtu vietas, un tāpēc tiek rakstīts šai ziņojumā, ka nepieciešami 300 miljoni, tātad pilsētas skolu infrastruktūras uzlabošanai, paplašināšanai, internetu būvniecībai un tā tālāk. Droši vien ar šo inflāciju tie vairs nebūs 300, bet 500 vai 600 miljoni, kā Rail Baltica.